Ar 7 stilistikas ziņā pilnīgi atšķirīgiem pasākumiem aizvadītās nedēļas nogalē norisinājās festivāls Liepājas mākslas fórums. Tas notika jau 9. reizi, apmeklētājiem šogad piedāvājot koncertus, cirka izrādes un meistarklases, iekļaujošu muzikālo izrādi, kā arī 2 dažādus dejas priekšnesumus. Rīkotāju ieskatā festivāls ir izdevies gan mākslinieckā līmeņa, gan apmeklētības ziņā. Liepājas mākslas fóruma atklāšanas koncertā muzicēja Japāņu izcelsmes ģitārists no Skotijas Šons Šibe. Viņu mūzikas eksperti uzskata par vienu no jaunās paaudzes daudzpusīgākajiem ģitāristiem. Liepājā Šibe uzstājās ar programmu Neparasti, kuras laikā skaņdarbus viņš izpildīja gan uz akustiskās, gan elektriskās ģitāras. I'd say the bulk of my technical upkeep is to do with the classical. Tās ir pilnīgi nesalīdzināmas tehnikas. Spēlējot akustisko ģitāru, vairāk jākoncentrējas uz instrumentu tehnisko pārvaldīšanu un jāmēģina sasniegt arvien augstāk virtuozitātes pakāpi, lai spētu no instrumenta izlināt maksimāli daudz skaņu un tās papildināt vienu otru. Spēlējot elektrisko ģitāru, man palīgā nāk elektronika, efektu pedāļi un sekvenceri. Līdz ar to iespējams panākt piesātinātāku skanējumu. Iespēja par Liepāju un tās publiku man ir viennozīmīgi pozitīva. Esmu jūsu valstī un jūsu pilsētā pirmoreiz un līdz sev aizvadīšu tikai pozitīvas emocijas. Sestdien uz koncertzāles Lielais dzintars skatuves kāpa pasaules slavenais ar Grammy balvu novērtētais vokālais ansamblis Roomful of Teeth no Amerikas Savienotajām valstīm. Liepājā izskanēja 3 mūsdienu amerikāņu komponistu radīta mūzika, turklāt viena no šo darbu autore pati dzieda ansambļa sastāvā. Strādāt pie mūzikas akapela izpildījumam vienmēr ir ļoti interesanti, jo cilvēka balss ir unikāls instruments, ar kuru palīdzību iespējams izpildīt praktiski jebkuru skaņdarbu. Un tieši vokālās mākslas daudzveidība bija tās programmas pamats, kur mēs atvedām Liepājas klausītājiem. The smell of the Baltic Sea has just been Baltijas jūras smarža neapšaubāmi bija tas, kas pozitīvi ietekmēja mūsu sniegumu šovakar. Bija ļoti viegli dziedāt, jo jūsu pilsētā ir ļoti tīrs, svaigs gaiss un arī kompetenta publika, kas mūs uzņēma ļoti pretīm nākoši un varēja just, ka cilvēki izbauda šo koncertu. Svētdienas pievakarē Jūrmalas parkā pie pieminekļa bojāgājušajiem jūrniekiem notika muzikāla līdzdalības izrāde Visi putni skaisti dzied. Iestudējumu tā režisore veidojusi kā dialogu starp cilvēka iedibināto kārtību un dabas savvaļu. Es arī jau vairāk kā gadus 5 strādāju, domājot par cilvēku un dabas attiecībām. Un šī ir izrāde, kas ir veltīta cilvēku un putnu attiecībām, un mēs abas šīs dzīvo būtņu kopas esam kopas, kas dzied. Tā ziņa šai izrādē ir tāda, ka mēs esam dabas daļa. Nevis, ka mēs un viņi saprast simbiotiskās attiecības ar dabu, kur mēs esam dabas daļa un kur, ja mēs izturamies necieņpilni pret citām dzīvām būtnēm, kas mums ir apkārt, tad mēs nodaram pāri arī paši sev. Izrādes galvenie putni ir 5 putni, kurus sugas Latvijā šobrīd ir uz izmiršanas robežas – dzeltenā cielava, mežirbe, lauku cīrulis, grieze un baltmuguras dzenis. Festivāla galvenās rīkotājas ieskatā šī gada pasākums izdevās tāds, kāds tas sākotnēji bija iecerēts. Ieklausoties klausītājos un apmeklētājos, ir tā sajūta, ka bija tāds jauks pacēlums, arī tēmu dziļums, balanss veiksmīgs starp ārvalstu māksliniekiem un vietējiem māksliniekiem. Un jā, man likās arī šis koncepts Visi putni skaisti dzied arī sevi ārkārtīgi labi parādīja tādā ziņā, ka tieši šīs tēmas, kur tiešām bija pārstāvēts dažādas grupas, dažādiem vecumiem, dažādai publikai un arī no dažādām ģeogrāfiskām vietām.